Šajā video izveidosim RPC savienojumu starp servera un klienta datoru. Abi datori strādā vienā lokālā tīklā. Klienta pusē veidojam skriptu, importējam nepieciešamo bibliotēku, komanda proxy veido savienojumu ar servera datoru. Serverim pieprasīsim veikt dažas matemātiskas darbības ar komandu multicall, un serveris atgriezīs atbildi, kuras klients redzēs ar komandu print. Servera skriptā ir norādītas visas nepieciešamās bibliotēkas, definēts servera adrese, funkcija def veiks matemātiskās darbības, komanda server register function, serveris atgriezīs atbildi klientam. Tā, veicam praktisko daļu. Run. Redzam, serveris ir izveidojis savienojumu ar klientu ar IP adresi 78.154.137.235. Klienta pusē redzam atbildes. Izveidosim vēl vienu interesantu savienojumu ar serveri. Serverim pieprasīsim, lai atsūta šīs dienas datumu un laiku. Importēsim datuma bibliotēku. Norādīsim nepieciešamo funkciju, lai varētu izsaukt datuma atgriešanu. Saglabājam failu. Skatāmies, ko dara serveris. Serveris vēl kaut ko gaida. Palaižam. Izveidots kārtējais savienojums ar to pašu IP adresi, to pašu klientu. Un redzam, ka dators serveris atgriezis mums atpakaļ šodienas datumu un laiku. Paldies par uzmanību!